Pasaules čempionāts hokejā interneta portālā TV3 LV. Ekskluzīvas spēļu tiešraides un atkārtojumi, prognožu spēles, jaunumi un fotogalerijas, kā arī vienīgi šeit komentētājiem hokejista Arta Ābola videoblogs. Dzīvojam hokejā. TV3 LV. Cipuls, laba atspēle, vārtu Stabiņš. Nižuja lielisks metiens un vārtu Stabiņš. Reiz Rafējiem bija jāmaina rīpas lidojuma virziens, ko viņš arī izdarīja pār vārtiem. Karsum metiens, priekšā vārtsiem Daugaviņš. Spēja atvairīt rīpu Groznes. Ir Rafējevs. Ātrāk šis iespēles prasās. Lai mēs tik lēni kustinām ripu, redzam pozicionāli pareizi spēlē Norvēģi. Viņiem arī nekur nav jāskrien. Piespēlējot tur. Mēs esam pozīcijā. Šajā epizodē. Tūdaļ pilnā sastāvā būs Norvēģi, atgriežas laukumā. Sodītais spēlētājs Cukarelo Asans, par laimi tomēr ripa nonāk pie Vasiļa, vēl arī metiens pa vārtiem un atkal precīzi Grotnes. Neliela sajūta, ka abām komandām neko nevajag. Ļoti mierīgs, teiksim, Arturs Skulds. Sotnieks. Vārtī! Kristaps Sotnieks. Iespējams, tur mainīja ripu lidojumu virzienu, bet ļoti labs metiens iznāca un pēc iemetiena uzreiz seko metiens. Tad beidzot. Šēliem, ko viņam liek darīt ar plauks metienu, met Kristaps. Bet pats jau pierādīja un gūstās pirmos vārdus pasaules čempionātos Kristaps Sotnieks. Tur noteikti rāpīja ripu. Šeit bija Norvēģijas izlases aizsargam pa 0. Uzgāja augšā zem vārtu pārlikni, zem vārtu priekšā stāv. Strātājs, bet kāda starpība ripu met Sotnieks un vārtu gūms ir Kristapam Sotniekam 1-0. Jā, trapa Oslī, 0 ripu. Zem vārtu pārlikni ielido. Un arī pirmam rezultātus punktam jābūt šī čempionāta debitantam Andrim Džeriņam, jo uzvarēja iemetienā. Tad trešās trešdaļas. 3. minūtē Latvijas virsvadībā ir 1-0. Otrumā piespēle un šī kombinācija prasās no malas uz malu Vasiļevam. Labi spēlēs Solbergs. Nosēd šo piespēles zonu. Cipuls! Kā beidzot! Un kāda izspēle ar šīm ātrām piespēlēm un Mārtiņš Cipuls. Vairākas reizes šajā čempionātā spēlēt 5-5 pēc iemetiena ir izspēlējuši līdzīgu kombināciju. Cipuls nonāca līdz metienam, līdz šim bija neveiksmīgi, bet tagad Pols Grotnes bija vienkārši bezspēcīgs pret šādu metienu un Latvija realizē skaitlisko vairākumu 2-0. Jā, 2-0 un skaitliskā vairākuma realizācijai bija nepieciešams 18 sekundes. Ļoti ātrs un galvenais precīzs metiens. Jāsaka paldies 10. numuram Specam, kurš tik zem bija nolaidies un izlaid šo diagonālo piespēli, jo tas bija viņa uzdevums. Protams, Arvīts Reķis, kurš stāvēja priekšā vārtsargam, nosed viņu vēl 20 sekundes, un trešās trešdaļas beigām 3 minūtes. Daugaviņš. Galviņš. Vārtī! Un liekas, ka Sprukts mainīja ripas lidojumu virzienu. 3-0 un tā ir uzvara. Tā ir uzvara, jo līdz spēles beigām ir mazāk par 3 minūtēm un 2 reizes izmantojuši esam skaitlisko vairākumu. Ja līdz šim mēs varējām pārdzīvot par to, ka skaitlisko vairākumu neizmantojam, bet redzam, ka pret līdzīgām vai nedaudz vājākām komandām, pret Itāliju, tagad pret Norvēģiju, tomēr spējam gūt vārdus spēlējot 5-4. Skatāmies vēlreiz. Galviņš. Jā, Sprukts. Sprukts maina ripas lidojumu virzienu. Pilnīgi noteikti. Jā, pavisam noteikti. Jānis Sprukts un Jānim Spruktam pirmie gūtie vārti. Tātad Guntim Galviņam rezultīvu piespēli un tagad nepamanīja atkārtojumā, kurš Galviņam piespēlēja. Daugaviņš. Un arī Daugaviņam rezultīvu piespēli. Ir 2 cilvēku vārtu priekšā, tad metienam nav jābūt nemaz nebriesmīgi spēcīgām. Mēģināt izdarīt metienu arī pa vārtiem. Paskatījās uz vārtiem. Tagad Sprukts ar otro piegājienu precīzi. Vārtos. Jānim Spruktam 2 gūti vārti, 4-0 Latvijas izlase. Un izcīna pārliecinoši uzvaru beigās rezultātu ziņā. Masāļskim piespēle. Jā, un Edgaram Masāļskim rezultīvu piespēle. Griežas Vasiļevs.
5-0 beigās, un Guntis Galviņš tiek pie saviem pirmajiem vārtiem šajā čempionātā. Starp kaisargiem ieraida drību, viņš Polam Grotsam skaidrāks par skaidru bija, kad 5 sekundes beigām tāda iespēja otrais aizsargam var nebūt, kad metīs pats, izvēlējās pareizu lēmumu un vārtu gūms. Notaļ rezultāts graujošs. Izskatās 5-0, nu, arī tās pat rezultāts ir trešdaļā. Pēc divām trešdaļām bija rezultāts 0-0. Redzam šo pretuzbrukumu. Iznāca Vasiļovs no noreģos soliņu un starp kaisargiem. Ar vislabāko humoru izjūtu līdzjutējs šeit SAP arēnā pieprasa vēl arī 6. vārds, bet 6 sekundes vairs tikai palikušas līdz šī mača beigām. 5-0. Tā, ar zobu sāpēm pirmie 2 periodi tika aizvadīti, bet beigās tomēr izcīnīt ļoti pārliecinošu uzvaru. 2 vārti gūt vairākumā, 1 mazākumā. Nu, kas lēni nāk, tas labi nāk.